Jā. Labdien! Esmu Baiva Galniece un pārstāvu dabas aizsardzības pārvaldi projektā Latvija Nature. Tad mēs pastāstīsim par zālāju biotopu aizsardzības mērķu noteikšanu Natūra teritorijās. Kā jau Linda minēja, mēs būsim 3 runātāji. Tad sākumā pastāstīšu par biotopu mērķplatību noteikšanu. Tad Solvetai būs dots vārds par parametru atlasi un indikatoru izvēli algoritmiem, un tad arī Jānis par pašu algoritmu moduļiem. Šis slaids atkārtojas no tā, ko Agnese stāstīja, bet atkārtošana nenāk par ļaunu. Tad šiem mērķiem ir jābūt, tad viņi apraksta biotopu stāvokli, tiem ir jābūt atjaunojamiem un saglabājumiem. Tāpat svarīgi, ka tiem ir jābūt kvantitatīviem, tad tie ir izmērāmiem, un biotopu gadījumā tie būs hektāriem. Tiem ir jābūt savā ziņā realistiskiem un sasniedzamiem. Un tāpat tie nav akmenī iekalti, bet var tikt pārskatīti un mainīti, ja ir balstīti uz jaunāko informāciju. Un tā bildīte pievienot, tas ir tādā veidā, lai saprastu tos soļus. Tad pirmais, iedomājamies, ka šī mums ir Natūra teritorija, kurā ir sastopami dažādi zālāju biotopi, un tas pirmais solis mums ir novērtēt šo pašreizējo biotopu stāvokli, gan kvalitātes ziņā, gan arī platību. Un tad tas otrais, balstoties uz šiem vērtējumiem, tad mums otrais solis būtu noskaidrot, kas ir tie plankumi, par ko mēs nezinām, tie baltoja plankumi. Un kā jau arī Agnese savā prezentācijā minēja, tad aizsardzības mērķis nav veicināt 100% Eiropas Savienības biotopu pārklājumu natūrās, bet tam jābūt ir savienotam tādā veidā, lai iznīcinātos biotopus. Mēs atgriez atpakaļ vai tie, kas ir izzuduši neapsaimniekošanas vai nepareiz apsaimniekošanas dēļ. Tad šeit arī ir fragments no tabulas, kas būs Excel veidā. Un šie dati attiecas no dabas liegums Dīļupļavas. Un tad viens no tām vienībām ir mērķplatība, kas veidojas tad esošā platība plus potenciālā platība. Un tad ir arī par kvalitātes klasēm. Tad kvalitātes klase tiek dota tāda vispārīga visiem biotopiem, kas sastopama tāda vidējā klase. Savukārt klase var tikt izteikta arī vēl hektāros. Un tad tā tiek izteikta 4 klasēs. Nu, šī gadījumā šeit ir 4 klasēs. Tas ir saistīts ar standartu datu formas. Tad ir labā, ir A, B, A ir izcilā, B ir labā, tad C ir nepietiekama un slikta kvalitāte, un X ir nezināmā. Kā jau arī Agnese minēja, tad SDFs mainījās gadu nogalē. Un ir tikai pievienoti tādi mērķa formulējumi, kuri tādi vispārīgi, un uz tiem mēs atbildam tā kā jā vai nē. Un tad Latvijas mērogā mēs šo cits ailīti esam izmantojuši zālāju gadījumā, ja ir nepieciešams atjaunot sugu sastāvu kvalitāti vai arī ekoloģisko funkciju struktūru. Un tad šajos rādītājos jau būs konkrēti hektāri. Tātad noteikti potenciālais nākotnes biotops mēs izmantojam principā visus datus, kas bija pieejami dabas aizsardzības pārvaldē uz 2023. un 2022. gadu, bet tas lielākais izējas dati bija lauka atbalsta dienesta lauku bloku kartes un arī šo lauku bloku kartes vēsturi kopš 2012. gada. Tāpat viena ļoti liels daļa ir esošie uzkartētie, ja reģistrētie potenciāli zālēno dabas skaitīšanas, bet arī citiem avotiem. Tāpat, kā jau tika pieminēts, ka arī jaunajos dabas aizsardzības plānos tiek izvērtēti šie potenciāli zālē, tad arī tie tika iekļauti. Un tāpat ļoti daudz tika izmantot šis NAT programmas laikā izstrādātā BVZ datu analīzes slānītis. Lai noteiktu platības, tika rakstīti tādi vispārīgi nosacījumi, bet tā kā šis atlases notika manuāli, tad kamerāli katra vieta tika skatīta individuāli, tad ir atšķirības, jo natūras ir dažādas, arī reģionālais konteksts ir savādāk, kas vienā vietā strādā, tas otrajā nestrādā, bet tādi galvenie šeit ir uzskaitīti. Nu, piemēram, viens no tiem nosacījumiem bija, kad, ja lauka atbalsta
vēstures kartēs ir bijis, ka zālājs kaut vienā no gadiem ir deklarēts ar citu kultūru kodu, kas nav zem 110, tad šādas platības netika ietvertas. Arī konstanti zālāju platībās netika iekļautas tādi, kuri jau ir reģistrēti kā meža zeme, bet arī ir izņēmumi atkarībā no Natūra 2000 izveidas mērķa. Un tad nākamajā slaidā tas tā vizualizācija, kā tas izskatās, tad šeit mums ir dabas liekums Dīļu pļavas, kas atrodas Kurzemē. Pirmajā bildītē mēs redzam esošo Eiropas Savienības biotopu pārklājumu. Tad vidējā zilo krāsa, tās ir potenciālās platības, un tad tajā kopā, kā tas izskatās kopainā. Un tad tie rezultāti par mērķplatībām, tad, kā jau Agnes minēja, tad zālāju un biotopu grupā tās ir visvairāk noteiktās, un zālāju gadījumā tie ir gan arī 10 000 hektāri, un tad šis grafiks ar zilo krāsu, to parāda esošās Natūra 2000 platības, un savukārt tie zaļie, tie ir potenciālās platības. Un, ja mēs šos visus mērķtiecīgi atjaunotu, tad zālāju biotopu natūrās palielinātos par 22%. Jā, un tad tālāk es vārdu dotu Solvitai jau par parametru novērtēšanu un noteikšanu, kas tālāk tiek izmantota tad algoritma izstrādē. Paldies, es nodemonstrēju, pat kā konektivitātes izmaksas ir lielas, jo es biju domājis tik tāds pie runāšanas, bet sapratu, ka nekā nebija. Jā, labdien visiem! Tātad LU pusē mums sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldi bija jāizstrādā šī biotopu kvalitātes noteikšana, ko mēs uzskatām par kvalitatīvu biotopu. Šis vārdiņš ir tāds latviski iegājies, lai gan ar dažādām nozīmēm, bet tātad angliski mēs to tulkojām no šīs te conservation degree, kas arī latviski labi neskan, un tad tā kvalitāte, lai varbūt tāds saprotamāks jēdziens. Par šo biotopu kvalitātes noteikšanu mēs esam apkopojuši metodikā. Tā metodika būs pieejama kā pielikums jau Agneses minētajam kopējam pārskatam, un tādēļ pavisam detaļās laiks mums arī nebūs iedziļināties, un to varēs visu metodikā gan izlasīt, un vēl arī noteikti, ja iepazīsieties, varēs arī varbūt pakomentēt, un mēs varam mazliet arī jūs atgriezenisko saiti saņemt. Tātad tā konceptuālā pieeja ir jau tā pati zināmā, kas ir biotopu direktīvā, ka biotopu kvalitāti indicē struktūra, tipiskās sugas un ekoloģiskie procesi jeb funkcijas. Un pamatprincips bija izmantot datus no dabas skaitīšanas, tātad esošos datus, kuru apjoms ir liels un poligonu līmenī detalizēts. Līdz ar to mēs neveicām tādu padziļinātu parametru izpēti vēl šajā posmā, jo būtībā izstrādājot gan biotopu inventarizācijas anketas, gan dabas skaitīšanas metodiku, tur šis posms jau bija noiets tajā brīdī. Un tādēļ arī neattīstījām nekādas papildus citas, kardināli jaunas metodas, jo mēs tikpat labi varētu biotopu kvalitāti varbūt mēģināt noteikt ar attālās izpētes datiem, piemēram, bet tātad dabas skaitīšana bija pat beigusies un šos datus izmantojām. Un vēl viena lieta, tātad arī tas, ka gan biotopu inventarizācijas kontekstā un arī biotopu kvalitātes noteikšanas kontekstā tā tradīcija zālāju gadījumā ir augu sugas un veģetācija, par ko mums ir pietiekami dati. Un būtībā citas sugas šī biotopu kvalitātes, dažādu zālāju ekosistēmu veidu kvalitātes noteikšanā netika izmantotas. Jā, un kopumā, jāsaka tā, tas bija tāds kompromiss un sadarbības starp tādu objektīvu, pavisam objektīvu pieeju statistikas metodēm, par ko pastāstīs Jānis tālāk, un ekspertu vērtējumu tādu, cerams, ka līdzsvarot kombināciju. Tad tie darba posmi, ko mēs veicām
Tātad vispirms bija šī datu kopas apkopojums. Algoritmu izstrādē mēs izmantojām pieredzējuši ekspertu datus. Jūs zinat arī paši, ka dabas skaitīšanā bija arī daudz jaunu ekspertu, kuriem varbūt tā pieredze mazāk, līdz ar to arī šie dati varbūt mazāk ticami un izmantojam šādu algoritmu izstrādēji. Un kopā mums bija nedaudz zem 9000 anketām, ko mēs izmantojām šī algoritmu izstrādē. Nākamais solis tātad bija šo datu pārbaude. Tur ir arī vesels protokols, tas prasīja daudz laika, kā jau Agnes pieminēja. Un tad mēs atlasījām parametrus, kuri mums ir pieejami no anketas, un tātad struktūras funkcijas un sugu parametri. Un tad mēs aprēķinājām arī parametrus, ko mēs varam izvilkt no anketas datiem, kā atvasināts. Ja, teiksim, mums ir veģetācijas apraksts, tātad gan aprēķināt mēs varam gan sugu skaitu, gan šenonu indeksu, gan izlīdzinātību, gan dažādus indeksus, ko lieto zinātniskajā literatūrā biotopu kvalitātes noteikšanai. Un tādēļ mums vajadzēja sagatavot arī tādu sarakstiņu, kuras sugas pēc literatūras ir izmantojamas šādiem mērķiem. Un tātad arī tāda floras nosacīta datu bāzīte Excel formātā tika izveidota, lai šīs sugas saliktu. Un pašiem algoritmiem tātad mēs veicām arī datu stratifikāciju, lai nebūtu kāds pārlieks pārstāvētība kādam viena reģiona, teiksim, sugu kopai, ja spīšīs pulkas būtu angliski lietojams, lai nebūtu kaut kur šādas atsevišķas reģionālas iezīmes, kas varētu mainīt situāciju, rezultātu. Šī stratifikācija tātad tika veikta 5x5 km tīklā un gan pa apsaimniekošanas veidiem, gan tātad katram biotopam tas tika atsevišķi izdarīts. Un tad jau nāca šī tātad parametru kopa ir atlasīta, un tad mums šī parametru kopa, protams, bija jāsamazina, jo anketa ir gana bagātīga, bet algoritmam neobligāti ir jāieliek visi parametri, tīpaši tādēļ, ka daudz no tiem savstarpēji korelē un stāsta vienu un to pašu, un tad tika izmantot galveno komponentu analīzi šo indikātoru atlasē, tātad to parametru, kuri indicē mums labāk biotopu stāvokli. Un indikātoru sadalījums nākamais, tātad, tas nākamais posms, būtībā tur sanāk paralēli, ja, bet tātad viens jautājums ir, ko mēs uzskatām par kvalitatīvu vai nekvalitatīvu. Un te dažiem indikatoriem šīs informācija nāk jau no tāda balstīta literatūrā, kur mēs jau ilgstoši jau zinām no pieredzes, no literatūras, ka, piemēram, biezs kūles slānis negatīvi ietekmē sugu atjaunošanos un līdz ar to rāda sliktāku biotopu kvalitāti. Bet, piemēram, sugu rādītājiem tas nav tik vienkārši. Mums īstenībā ļoti nepietiekami dati gan pat Eiropas līmenī un nemaz nerunājot par Latvijas līmeni, kas tad ir labi, ja? Vai vajag obligāti tās 50 sugas kvadrātmetrā, lai teiktu, ka biotops ir labāk kvalitātei vai tomēr nē. Un tādēļ mēs izgājām tādu vienkāršāku principu, ka mēs sadalījām esošo, tā kā dabas skaitīšana ir reprezentatīva visai valstī, tad mēs sadalījām šo indikātoru vērtības 4 daļās kā pieminēts, pēc procentilēm, un tātad katram indikātoram noteicām, ja viņš iekrīt šai pirmajā trešdaļā, tas ir zema kvalitāte, vidēja, augsta un izcila. Arī, protams, skatoties, kuriem mēs to tā varam darīt, un kuriem bija arī tādi indikātori, kur bija joprojām ekspertu vērtējums apakšā. Un tad tālāk jau ir šīs algoritmu formulas, par ko jau tad stāstīs Jānis, bet vēl pāris, lai varbūt mazliet labāk saprastu šos indikātorus, ko tad mēs īsti izmantojām. Kvalitātes noteikšanai mēs, tātad algoritmi ir izstrādāti atsevišķām biotopu grupām. Ne katram variantam, tādēļ, ka tas būtu pavisam garš ceļš, bet būtībā pēc fitosocioloģisko grupu tāda sadalījuma. Un parametri tātad tie, kas bija tieši nolasāmie no anketas, visi, kas ir zālājus kartējuši, zina šo anketu.
Un līdz ar to tie dalās divās lielajās grupās. Viens ir poligona līmenis, ka mēs varam no poligona nolasīt. Ja, tātad anketā ir informācija par to, cik dabisko zālā indikātoru sugu ir visā poligonā dotajam biotopam. Un visas struktūras arī ir poligona līmenī. Un tad ir veģetācijas apraksts, no kura mēs savukārt varam izgūt tātad veģetācijas apraksta līmeņa indikātorus. Nu, un tad nāk Jāņa kārta pastāstīt par algoritmiem. Paldies par iedvārdiem, Solvits. Tātad par indikātoru atlasi, kā jau vispirms minēja, ja, tātad tā ir veikta no inventarizācija anketas un tās vērtības sadalītas kvalitātes klasēs. Pēc tam ir veikta galveno komponentu analīze, pēc kuras tad noteica, kuriem indikatoriem ir augsta korelācija ar kādu no komponentiem. Un tad 10 biotopu grupām. Un lai samazinātu šo te parametru skaitu, tad tika attiecīgi izvēlētas tikai tie indikatori, kuriem ar kādu no komponentiem ir tātad augsta korelācija, kuru mēs pieņēmām, ka korelācijas slieksnis ir virs 0,5. Un tad tika sadalīts komponentes divos un trijās daļās, ko es tālāk arī pieminēšu. Viens ir sugu sastāvam un abas pārējās ir funkciju un struktūra kvalitātes komponentiem. Pēc tam tika pēc šiem rezultātiem atlasīti nozīmīgākie indikatori ar ekspertu vērtējumu. Eksperts sākotnēji atlasīja indikātorus, kuri ir primāri, kuri ir tieši nolasām no anketas, nevis sekundāri aprēķinām, tīri tādēļ, ka vienkāršāk iegūstami, kā arī indikātoru atlase tika veikta ar modelēšanas paņēmienu ar ordinālo regresiju, ko es stāstīšu tālāk. Un attiecīgi tika iegūti tātad ekspertiem divi modeļi, kur ir sugu un funkciju modelis, bet ar modelēšanas metodiku tika iegūti 6 modeļi, kur ir kopējais modelis sugu un funkciju, tad, kur ir ņemti visu komponentu rezultāti kopā, un tad ir katrai no komponentiem atšķirīgi, plus vēl tika izmantots vēl viens faktors, ka izstrādāja vēl vienu modeli, kur izmantoja pilnīgi visus parametrus, neskatoties to, cik viņiem cieši ir savstarpējā korelācija savā starpā. Tad 3 izmantoja, kuriem savstarpējā korelācija ir zem 0,8, un 3 izmantoja, kuriem ir virs, respektīvi neskatoties korelāciju. Tātad indikātoru atlasi izmantojot PCA, kā jau es minēju, tad galveno komponentu analīzē izmantoja, skatījās grafikus. Atlasi analīzes vajadzībām gan izslēdz vainīgos, kur bija virs 10% iztrūkstošo vērtību, kā arī tika izmantota tikai stratificētā datu kopa, ņemts tikai anketas, kurās ir pilni dati. Un tad tā ir par komponentiem. Tātad pirmā komponente lielākoties, bet ne visos gadījumos mēs novērtējam kā sugu parametru komponenti, kas izskaidroja 20% un 28 parametrus. 28 parametri bija ar korelāciju virs 0,5. Otrā komponenta lielākoties bija struktūru un funkciju parametru kopa, kas izskaidroja mazāku kvalitātes daļu, pēc tie 10% no variācijas, un tajā ietilpa 15 parametri, un trešā komponenta pārsvarā bija interpretēta kā ainavas parametru kopa, tā izskaidroja 9% no variācijas. Un šeit var šajā tabulā var redzēt īsi, kur tad kādas komponentes kādam no biotopu grupām atbilda. Tad, ja mēs skatāmies, tad pārsvarā tās ir sugu sastāvu parametri pirmajā komponentē un veģetācijas un funkciju sastāvs otrajā komponentē. Tad īsts piemērs par vilkakūles zālājiem ekspertu balstīto viedokļu algoritmu, tātad izmantots no 297 anketu datiem. Tad pēc PCA komponentiem pirmā komponenta atbilda sugu algoritmam, otrā un trešā komponenta no rezultātiem tika veidots funkciju algoritms.
Tad izmantot tie sliekšņi ir virs 0,5 sugu algoritmām. Un skatīts, lai savstarpējā korelācija starp parametriem nav lielāka par 0,7. Ja ir lielāka, tad atstāja vienu tiešo parametru. Tā. Un šeit ir arī redzams, kā tad sadalījās pēc klasēm, kā tika sadalīts, piemēram, veģetācijas lakstaugu skaits un citi parametri, kā viņus sadalīja. Tad par ordinālos loģistiskās regresijas modeļiem Solvit man palūdza saviem modeļiem rast matemātisku skaidrojumu un salīdzināt, vai viņi sakrīt ar modeļiem. Tad tika izmantots ordinālās loģistiskās regresijas modelis, kur kā atkarīgo mainīgo pielietoja zālai poligonu kvalitāti, tad kopējo kvalitāti izrēķinot viņam no pēc asīm iegūtajām korelācijām ar katru no parametriem, kas bija izteikti kvalitātes klasēs. Un tad, saskaitot kopā indikātors, kas korelēja ar pēc asi vai asīm dotie grupai, tad izveidoja loģistiskās regresijas modeli, kur sākumā tika pievienoti indikātori pa vienam, tad izmantojot Q-skew principu, kur sākotnēji skatās modeli iekļauj to parametru, kurš modeli izskaidro vislabāk, kuram ir mazākā standarta novirze un kas dod mazāko AIC vērtību, un tā pakāpeniski pievienojot parametrus līdz brīdim, kad AIC vērtība palielinās. Respektīvi, ja parametrus viņu nesamazina un vairs nav parametru, kas AIC vērtību modelī samazina, tad modelis tajā brīdī tiek uzskatīts par pabeigtu. Tad, kā jūs minēju, atkarīgais mainīgais ir zālē poligonu kvalitāte, un neatkarīgais mainīgais tad ir dažādie indikātori. Tad ordinālās loģistikas regresijas modeļiem tiek izmantota pakete R. Šajā gadījumā izvēlējos nevis GLM modeļus, bet tieši ordinālo loģistikas regresijas modeli, jo viņi iedod rezultātu kvalitātes klasēs. Tas ir modelis, kas veic kvalitātes klašu novērtēšanā. Un pēc tam, kad šie modeļi tika izvēlēti, tad salīdzināt savā starpā, Solvitā bija izstrādāts funkciju un sugu modelis, papildus tika arī izstrādāts regresija kopējais modelis, un tad kopējā modeļa un sugu un funkciju vidējā vērtība kvalitātes klases un sadalījums kvalitātes klasēs tika salīdzināts, lai tad izskaidrot, kā šie rezultāti savā starpā atšķiras un attiecīgi izmantots vienkāršākais modelis, lai lietas nesarežģītu. Ja mēs jau ar vienkāršāko modeli dabūnam statistiski datus, kas neatšķirās, tad mēs izmantojam to. Un tad tālāk jau skatījāmies pēc AIC un standarta novērsts parametriem, arī salīdzinot modeļu savā starpā. Un tad arī starp ekspertu modeļu sugu un funkciju tika salīdzināts, kāda ir viņu sakartība savā starpā vai vidējās klases neatšķiras. Un ja kāds no nosacījumiem neizpildījās, tad izvēlējās modeli, kurš dod vienmērīgu sadalījumu kvalitātes klasēs. Tad neliela atkāpe par datu kvalitāti. Tad ļoti liela daļa no, te mēs redzam, respektīvi grafikā, kas mums atrodas pa labi, tad 4 stabiņi, tad mēs redzam, kāda ir platība natūrā un kāda ir platība natūrā ar poligoniem, kuriem ir nepilnīgi dati, kuriem nav iespējams varēt pēc modeļa aprēķināt kvalitāti. Nepilnīgi dati, tas ietver anketu trūkumu, piemēram, ir poligons uzkārtēts, bet viņam nav anketa, vai arī kādam no kāda no parametriem nav informācijas. Un arī, tā ir trešā daļa, ja mēs skatāmies pret valsti, tad arī tā ir aptuveni trešā daļa. Un, ja mēs skatāmies pēc biotopiem, cik ten daudziem ir tādi, kur ir nepilnīgi,
tad mēs redzam, ka, ja mēs arī salīdzinām, cik daudz no modeļiem ir nepilnīgi dati un cik ir ekspertam, tad mēs redzam, ka šī attiecība ir otrajā stabiņā praktiski vienāda. Tātad gan ekspertu, gan modelis aptuveni iedod vienu to pašu skaitu, cik tad dati ir neizmantojami, kas ir svarīgi, ir, ka katrai no biotopu grupai tie ir līdz 15% no poligoniem, kuriem nav varēts aprēķināt kvalitāti. Un vēl papildus arī modeļu izvēlē tika skatīti parametri vai kāds parametrs tāds, par kuru būtiski izturūks datu, un tas ir ekspertiem attiecīgi ejot dabā, viņiem šiem varbūt parametriem zināms, ka tad ar viņiem ir kaut kāda kļūda, ka viņus nepieraksta, tad tie parametri, kuriem būtu tad visiem jāpaceņš atcerēties, ka viņš tomēr ir jāpieraksta, ir apsaimniekošana, pļaujot un savācot kūla veģetācijā, virsmas atjaunošana, atjaunojošo pasākumu summa un atjaunošana izcērtot krūmus. Tātad par šiem parametriem mums visvairāk šobrīd trūkst informācijas. Un kas ir vēl svarīgi, tad tajā brīdī, kad mums ir izstrādāti šie algoritmi, mēs zinām, kuriem no parametriem mums pievērs uzmanību un papildinot, lai mēs varētu konkrētajam poligonam noteikt kvalitāti pēc algoritma. Un tātad šeit ir par biotopu grupām, kuri tad modeļi, kādi sanāk, mēs redzam, mums izdevās pamatot Solvicka eksperta modeli, ka viņš ir matemātiski ticams, lielā daļā gadījumu, pat cik viņš ir bijis vienkāršāks, ir palicis kā galvenais vērtējums eksperts modelis, un atsevišķos gadījumos ir izvēlēts statistiskais modelis. Un te ir piemērs par to, kāda tad ir formula modeļiem, tātad diviem dažādiem grupām, kur tātad kopējai modelim, ja mēs skatāmies apakšējo rindu, tātad kā tas izskatās no modelējot ordinālo reģistru un kā izskatās eksperta modelis, abi šie ir diezgan vienkārši atkārtojami modeļi lielākai datu kopai. Un tālāk es došu vārdu Baibai par rezultātiem biotopu pašreizējo kvalitātiem. Tad nedaudz par iegūtiem rezultātiem. Pierākā ir atspoguļot zālāju biotopu procentuālā platība visā valstī. Un labajā puslītē ir natūrā, tieši tādā patā pa kvalitātes klasēm. Un tad redzam, ka gan natūrās vairāk tomēr iekrīt ar nepietiekumu kvalitāti. Tāpat abās divās kategorijās ir pietiekami daudz nezināmo, kā jau Jānis minēja, tie nezināmie ir tie, kad ir poligonu bez anketēm, tas principā attiec uz to laiku, kas ir 14., 15., 16., arī dabas aizsardzības plānus, kas tajos laikos tika izstrādāt šīs anketas, netika iesniegtas un nebija tāda prasība. Un tāpat arī, tomēr arī, ja anketas ir, tad ir tādi parametri, kuri ir nelīdz galam aizpildīti, novērtēti, vai tie ir pretrunā, līdz ar to tad arī tas veidojas tas nezināmais. Par labu kvalitāti šeit tā īsti nevar redzēt, bet valstī kopumā, ja tā mēs gribam zināt, tad hektāros, tad labu kvalitāti veido 121 hektārs. Savukārt sliktu, ka šeit valstī atspoguļojas kā 1 hektārs, tie ir aptuveni 253 hektāri. Jā, un tālāk, ja mēs paskatāmies šo pašu kvalitāti, pa biotopu veidiem, šeit ir 3 piemēri, vilka kūlas sugām bagātas ganības, ganītas pļavas un palieņu zālāju. Un tad pašā stūrītī arī stakta grafiks, tad, lai saprastu šo biotopu sastopamību natūrā un ārpus, tad zaļo krāsu mums ir platība natūrās un ar to zilo ir tas viss, kas atrodas ārpus. Un tātad, ja mēs paņemsim šo palieņu zālāju grafiku un ja mēs paskatāmies šo sastopamību, ja sadalījumu natūrās un ārpus, tad tās sadalījums ir tāds līdzīgs, varbūt nedaudz vairāk par pāris procentiem ir natūrās. Un par kvalitāti, ja runājam, tad labas kvalitātes gadījumā tur tie rezultāti ir ļoti līdzīgi.
savukārt nepietiekam kvalitāti, tomēr mazāk šo zālā ir ārpus natūrām nekā natūrās teritorijās, un tāpat arī izcilas kvalitātes ir par 0,1%, bet tomēr labāk ir ārpus natūrām nekā iekšā, un par zemu kvalitāti, tad tas procents nav ļoti, tā starpība nav ļoti liela un būtiska, bet tomēr ir natūrās sliktāku. Vilkakūlas gadījumā, kur gan lielākā daļa atrodas ārpus natūrām un tikai 17% natūrās, tad tur parāda to, ka tomēr labāk šim zālē biotopam klājas ārpus natūrām nekā natūrās. Savukārt sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, tur tie rezultāti tādi līdzīgi, lai gan arī, protams, tā lielākā daļa arī šim biotopam atrodas ārpus natūrām. Tā, un tad pats pēdējais slaids šeit ir ielikts par, kā jau Jānis minēja, tad izstrādāt arī sugu kvalitātes algoritms un funkciju, struktūra algoritms, un tad šeit mēs varam tā kā hektāros vairāk izmantot, un tad šādu informāciju tad var izmantot, tad, kad mēs plānojam atjaunošanu reāli dabā, un tad mēs varam redzēt, kā sadalīt pa klasēm un cik hektāri būtu atjaunojums. Un šeit ir ielikts piemērs par mitri zālē periodiski izšūstošais augsnēs, kad tie zālē, kuri atbilst izcilē un labai kvalitātei, tur tomēr uzmanība vairāk būtu jāpievērš sugām funkcijām atjaunošanā, nekā sugām savukārt nepietiekamā un sliktā kvalitātē, tad tur būtu tomēr jāpievērš vairāk sugu funkcijām, kaut gan tur arī tādas ar niansītēm ir tāds izteiktāks vairāk, tomēr ir sugām bagātas ganības un ganītas pļavas. Jā, tas ir arī viss. Jā, paldies.